Čau! Šodien jau otrais Imanta Ziedoņa grupas sveiciens Sērenes pilskalnā. Tā mēģināšu tūlīt apgriezt kameru uz otru pusi. Tā, acu mirkli. Tā. Iepriekšējais bija Slaidēna pilskalnā. Tātad Sērenes pilskalns. Zīme. Gada skaitli laikam neredz nekur. Slaidēnos bija 94. gads. Nu ko? Tātad pēc modeļa sanāk pilskalns kaut kur tur mežā. Nu ko? Dosimies skatīties. Es pats arī esmu pirmo reizi šeit. Lai tiktu līdz tejienei. Noliku ceļa malā autiņu, jo tur pie koka bija pienaglot zīmīti, ka tas ir privāts īpašums. Iekšā neriskēja braukt. Tā kā nācās šķērsot cirsmu. Un izskatās, ka te viņš būs. Kā vienmēr vasarā te neko nevarēs redzēt. Jo te būs viena čušņa. Tā. Rekor. Tur ir. Iešu tālāk pa ceļu. Tu nevar īsti saprast, tāds kā bišķi purvains. Tas ceļš aiziet tālāk kaut kur lejā. Pilskalns ir, kur var samanīt aprises caur krūmiem. Tāds, neteikšu, ka viņš būtu klasisks formas, bet, ja paskatīsieties pie pilskalna apraksta 3D modelī, tāds vairāk kā pielāgots paugurs. Visi jau viņi pielāgoti pauguri, bet šim nav tādu klasisku formu. Tūmā te nevar saprast, vai te kāda māja vispār ir. Līdz ar to ir jāsacina, ka diezin vai kāds šo te čušņu te gribēs kādreiz sakārtot. Uzbedums viņam nav, cik es skatījos. Bet viņam tur bija kaut kāds reliefs veidojums vienā vietā. Vai nu kādreiz te ir bijis kaut kāds, nezinu, kā viņas tur sauc, triangulācijas, kaut kādas angulācijas punkts vai kaut kas tam līdzīgs. Tā man liekas, ka tepat arī būs tā vieta. Vai nu šitie te nediplomētie speciālisti rakušies intensīvi. Tā. Pierasta lieta. Dzīvnieku als. Nu tā. Oi. Te ir tāds viesunams lapsas. Teiksim tā. Nu, te ir bedra kaut kāda. Vai nu te ir bijis kaut kāda kara laikā kaut kāds artilērijas punkts vai kaut kas tāds. Nu, te ir pa nikno. Tādi.
nesertificētie un nedeklarētie visādi te dzīvo. Nu, te tāda taka pamatīga. Nu jā, tāda pamatīga čušņa. Principā, ja tev nav iepriekš nekāda informācija, tad vai nu tu te neiegriezies vispār, vai nu izej cauri, nesaprotot, ka te kaut kas ir no senvietas tādas. Tas pēc ierakuma izskatās. Gribētu domāt, jo vispār te ir tā te pauguraina, viņa ir diezgan ar ierakumiem bagāta. Es pieļauju, ka tas varētu būt kaut kas no kara laikiem. Nu ko, beigsim haotiski mētāties. Tāda riņķveida panorāmiņa. Un tad vēl pāris bildītes uztaisīšu promējot. Labi.